Jā, bija tik riktīgi labi. Mēs pirms tā kā kraumagas treniņas CBD uzkurjām. Jā, karoči, es biju slimnīcā. Un Kārls bija... Kur tu biji? Nometnē. Es biju nometnē. Šitajā te Scientology. Jā, Latvijā jau ir uz Kriša Baronielas. Jā. Mums vajadzētu aiziet. Jūs drīzāk kaut kāds tā kā iesācēji, zini, jauniņoši tas te sagatavošanās. Sagatavošanās kurs. Tā kā RTU, ķipā, nenolies to elementāro matemātiku fiziku. Bet jā, mums viss kaut kas notiek, mēs te neierakstījām. Es tagad jāieraksta. Mums jau visi prasa. Visi prasa. Pilnībā visi. Mums visi ir viens. Bet visi ir viens. Un viens ir visi. Un tāpēc mēs ierakstam. Jā. Pēdējo reizi bija, man liekas, augusta vidū. Jā. Kā mums bija augusta vidū, mums šeit, vai kas kaut kad bija. Pirms uz Japānu brauc. Pirms aizbrauc uz Japānu. Tagad es atpakaļ. Nē, nenokrita lidmašīna. Es nenositos. Neredzēju Godzilu, ka tu lido tā kā iekšā. Jā, tur bija, Kazahstānā bija. Vai Kazahstānā? Jā, es redzēju Kazahstānā. Labi, nē. Es redzēju kaut kādu Mongolijas oficiālo Facebook, kaut kā tur Mongolijas turismu tā kā oficiālo ministrijas kaut kādu postu, ka Ādams un Ieva īstenībā ir Kazahi. Jā. Un ka tā kā Aleksandrs Lielais ir Kazahs, un tad tur vēl kaut kādi šitie te Čingishans arī Kazahs. Čingishans. Tas galvenais. Burtiski visi tā kā lielākie iekarotāji, vēsturiskās figūras ir Kazahi. Un to lika Mongolijas tātad. Par šo Mongoliju? Nezinu. Labs jautājums. Es vienkārši redzēju Facebookā nesen. Es vēl sēžu, tad cerēju, pasaules Ancient Aliens. Ancient Aliens. Tajās Facebook grupās. Un tur arī tā kā no nekurienes, tur kaut kāda NASA, zini, tur, kur tie NASA astronauti, ISS, tie internacionālajā kosmosa stacijā. Viņi tur kaut kādu, zinu, ūdeni izlai, viņi tādi kā bumbiļi, un viņi apēd tā. What the fuck? Un uzreiz tā kā tur rakstīs, the CGI stopped working there. Un tur nekas nenotiek. Bet nesen bija kaut kāds, es nezinu, tas laikam mīms bija, kur tas Meksika tos cipelnētiešu bildes relīsoja vai kaut kas tāds. Tas ir, jā, kaut Peru man šeit to izlaid, jā. Un tad viņi teica, ka te ir īsti cipelnētieši, un tad, kad kaut kā citu valstu eksperts gribēja pārbaudīt, viņi teica, nē, vienkārši. Tie ir īsti, bet ticiet mums. Nu, jā, nu. Jā. Mums nekad nebūs cipelnētieši. Es neticu cipelnētiešiem. Nu, kāpēc Nazca līnijas eksistē? Kas? Nu, tās tur arī Peru, kur ir tas sazīmētie dzīvnieki tā kā uz lauka. Es zinu, ka viņš tikai redz no gaisa. Jā. Nu, tas ir fuiks ar traktoru vienkārši. Tieši tā. Kaut kāds Miguel. Jā, Miguel. Tā kā Meksikā. Miguel Hernandez. Jā. Amigo. Tā kā Amigos. Viņi jau tak nomira. Amigos nomira? Take-off. Take-off. Pareizi. Sen. Un tagad tas Quavo un Offset beefo. Jā. Bija kaut kas. Viņi sakāvās arī kaut kāds video. Jā. Nabadzīši. Kaut ko abi kaujās prost. Pagalvi vienam otram iedeva. Bet ko es gribēju teikt, man pārtrauc domu. Nu tāds esmu. Disruptive. Debēdnis. That's crazy. Jā. Cik tu benčo? Jā, cik es benčoju? 73 reizes var uzspiest. Cik tu? Tā kā Kivičs, kaut 120. Nu, Kivičs jau, tu redzēji to? Tu man sūtīji to Kivičs dēlu. Jā, tas Kivičs dēls. Viņš tas tā kā face app. Jā. Es ieraudzīju, man likās, tas ir edited. Jā. Jo viņš izstāsta burtis tā kā 10. gada emo, ķipa. Te emo edits, Jā, kur viņš tā kā uzliek, kur kaut vēl kāds quotes klāt. Jā, kaut kāds life is suffering. Viņš jau tad pats ārzemē nedzīvot. Ārzemēs tas viņa dēls. Es nezinu, kur. Viņš kaut kur... Bet viņš jau pats ārzemēs dzīvot. Vai ne? LV, man liekas. Viņš jau patriots ir. Jau patriots. Viņš jau kāpē vēl. Savu zicalu vannā. Viņš tur, ka viss teica, ka viņam maza, viņš tā, ūdens, vienkārši ūdenī izstās maza, jā. Ūdenī tieši izstās lielāks? Nē. Jā. Man liekas otrādāk. Pļāvot, šitas ir širā diskusija. Viņš to vajag pārbaudīt. Bet tieši ar zicelu. Ne jau ar pirkstu, bet tieši ar zicelu. Ew, uz livestreams šitie. OF livestreams. OF? OF var livestreamot? Es ceru, jo es gribu uztaisīt zicelu, šo teiks eksperimentu. Es varētu IG kontu uztaisīt, un tad mēs... Mums jau ir. Un tad mēs varam attiecīgi... Bet privāto. Jā.
privāto kontu, kur mēs liekam visādas tusi bildītas. Jo tā kā šmērts tas konts. Jo es neesmu akceptējis. Es arī neesmu akceptējis. Tur, man liekas, reti, ko akceptēju. Bet es nezinu, ko tur likt, tur liekam. Mēs jau neesam šajā, mēs neesam tik krūti, sorry. Jā. Mēs tomēr... Mēs neesam daudz tik bieži. Jā, bet tas bija kādreiz. Jo bija tā dziesma, tā šmērca, šļūška ar pušku, vai ne? Tā ir ļoti laba dziesma, man rīktīgi patīk. Jā. Tā kā sanāks, viņas laiku klausījos. Nu jā, jo tad arī bija tas... Bet tāpat laba dziesma. Kā triple sex, lot. Un tas bija tas scream rap, ķipa. Pareizi, bija jā, triple sex. Bet viņu vairāk nav, mūs. Tas vairāk nav. Banda izjuka. Nu, grupa, precīzi. Tagad ir savādāk, vienkārši. Tagad cits prikals. Jā, es piebildu, varbūt to nedzirdēs mikrofonā, vai mums apakšā kaimiņš tikko pirms mēs sākām ierakstīt uzliek whoop, tas ir bet tagad viņš liekos ir viņš tagad ko coffee table jazz uzlikt. Jā, kods jazz. Bet pirmo reizi tā nekad te nav bijis tā. Es arī neesmu nekad pieredzējis. Cik mēs te esam ierakstījuši, nekad tā nav bijis. Šausmas. Šī pirmā reize. Un es vairs nezinu, ko domāt tagad. Es jāvāc sārā no šeit. Bet šis ir tā kā... Es nemāku izskaidrot tā kā vlogā fonā mūzika. Tā kā timelapse. Casey Neistat. Jā, Casey Neistat tā bija. Tā kur Casey Neistat? Nē, viņš uzteic, es pastos, viņš tā kā iepalstāv. Homo vlogus. Jā, homo vlogus, viņš tā arī izstāst. Pēc homo vlogus. Viņš, tā kā, cik es sapratu, ka viņš taisīja tos daily vlogus, viņš dzīvoja ķipa Ņujorkā, tad viņš pārvācās uz LA, bet viņš teica, ka nē, tomēr viņa mājas ir Ņujorka, ķipa. Jā. Un viņš ir pārvācās tagad, viņš tagad ir atpakaļ. Rakstiet komentāros, ja gribat, lai mēs taisam kārtīgas vlogus. Jā, mēs varētu uztaisīt vlogus. Mēs esam mēģinājuši. Tas būtu, es teiktu tā, 90% no tiem vlogiem būtu burtiski aiziet uz RTU. Jā, un tad aiziet mājās un viss. Nevar, kaut kādu interesantu dienu, pieņemsim, uzrīkot, kur mēs kaut ko daram. Mēs aizbraucam uz kaut kādu YouTuber meetup. Jā, uz kaut kādu, meetups, jā. Uldon TV meetup. Jā, kādreiz bija tas aktuāli. Čau, mazie drāzi. Jā. Un tur kaut 13 gadnieki, pat ne, kaut 9 gadnieki atnāk. 9 gadnieki, jā. Sanāk, 2 bērni mūsu vecums, var teikt, tur iznāk tā. Jā. Mēs esam 2 fanu vecumā. Furk tā izdala uz 2 savu vecumu tā. Mans vecums nav, es varu visiem pateikt, mans vecums nav. Kā sauc tas skaitlis, kas dalās tikai ar sevi un viens? Pirmskaitlis. Pirmskaitlis, jā. Jā, es neesmu pirmskaitļu vecumā. Es arī neesmu pirmskaitļu vecumā. Mēs abi neesam. Tu drīz, tu arī drīz nebūsi. Es arī tagad neesmu. Būs nākošu gadu. Man dalās uz viens. Nākošu gadu tu būsi. Jā, ar sevi un 1 un 2 dalās vēl. Jā. Un vēl, nē, tur ar vairākiem dalās. Labi, whatever. Šis neinteresanti. Bet... Kaut kāda nūģi tev. Jā, kā ir, tev pamācies dažas nedēļas, bet tik nūģiski paliekamies. Bet es nezinu, kāds ir, varbūt gājis RTU, tur, bet tik boring pagaidām. Es nezinu, man diezgan interesanti, man daudz kas jādara. Es nezinu, kas tu tur jādara. Man daudz kas jādara. Man prosti kā skaitļi kaut kādi. Nē, es piekrītu, es neesmu tā kā tik sekls, lai nesaprastu, ka tā kā, kam ir tā matemātika domāt un fizika un visam pārējiem, kad es neesmu tik sekls, ka es nesaredzu kaut kādu jēgu tajā visā, bet es biju varbūt gaidījis kaut ko bišķīt vairāk no tiem pasniedzējiem, kā viņi mēģina, kaut cik mēģināja ieinteresēt to visu. Bet tu neesi skolu, tev aiz universitāti, tāpēc ir tas, ka tās lekcijas vairāk kā formalitāte, un tu pats mācies. Nu, jā, bet cik tur skaties šajā YouTube kaut kādas lekcijas, no Harvards, Oxfords vai ko tā, protams, nevar salīdzināt, tas ir muļķīgi salīdzināt, bet tur tā ir viena lekcija, kur viņš tā kā kaut kādu prikolu uztais un pārējās tieši tāds pašs kā mūsu. Nu, to arī tā nevar teikt. Nu, labi, bet, būsim reāli, tā kā visur plus mīnus ir tas pats. Vienmēr tā ir bijis. Nu, bet nenozīmē, ka nevar būt labāk. Nu, pakaut, tev ir pašam jāmācās. Nē, es runāju par to, ka viņš tā kā pasniedz to lekciju tā foršāk. Nu, kad ir interesanti klausīties. Dažas tēmas vienkārši nevar pasniegt foršāk. Tu aizstāv RTU baigi. Es aizstāvu, jā. Nu, tāpēc, ka tu pašam jādara visi, tur nav vairāk opcijas. Es nerunāju par to, vai kā man jādara, vai kādam citam jādara. Es runāju par to, lai man ir interesanti klausīties.
Lai man tā kā nav tāds, what the fuck, kāpēc es atnācu. Bet, labi, tas cits stāsts. Bet RTU, man liekas, ir top 1, tā kā, pirmā vai kur ir pirmā universitāte Latvijā? Man šeit tagad RTU ir. Jā, un viņi ir top 300 universitāte Eiropā tagad. Pagad 300? Tur bija jau doma uz top 500? Pasaulē top 500 mērķis, bet tagad mēs esam top 300 Eiropā. Kur ir pirmā pasaulē? Kaut kāda Užaužīņa. Paļabam Ķīnā, vai ne? Vai arī Amerikā. Mums kaut kāds MIT vai kaut kas tāds. MIT? Nu jā, tas ir tā kā Amerikas RTU. Jā. Amerikas RTU. Jā. Vajag Amerikā filiāli. Es skatījos nesen vienu TikTok, kas man ļoti pārsteidz. Tā kā Amerikas šties tā skolu sistēmā, tur bija viens tā kā čalis, kas tā kā tur parādīja kartē. Tur bija skolas, kuras bija atzīmētas tā kā 3 krāsās. Sarkans, dzeltens un zils. Un zils ir tā kā augsti panākumi, dzeltens ir viduvēji un sarkans slikti. Un šādī, ka tā kā tur visos labajos rajonos un tā tālāk ir zili, visi dzeltenie tā kā viduvējos rajonos un visi sūdīgais sarkanējos. Bet viņš tā kā paņēma tikai dažus tos te, un tur varēja redzēt vēl, ka tie zilie arī ir sarkano rajonos, kur ir sliktie rajoni. Un tad bija šī baist. Bija ļoti baist, un video. Un pats labākais, ka tie visi zilie laukumi, tās bija skolas, kur tev vajag iestāja eksāmenus. Tāpēc tas līmenis ir augstāks. Nu, tas pats arī pielīdzināms Latvijā, zini, kaut kādā, pieņemsim, daudzās ģimnāzijās, tur ārpus Rīgas, tev vienkārši vajag labu sekmes, lai tik teikšā. Jā. Rīgā tev vajag iestāja eksāmenus. Jā. Un tad uzreiz tāpēc ir tā, ka Rīgas skolas ir augstāk nekā pieņemsim. Jā. Bet kurās universitātēs tagad ir iestāja eksāmeni, izņemot kaut arhitektūru? Nav baigi. Tajā Zviedru augstskolā ir. Jā. Bet, nu, tur arī nav budžets, tur ir tikai maksas vietas. Tur tikai maksas, jā. Swedish school. Bet tur es esmu dzirdējis, ka tur normāli jāmācas. Nu, tur baigi tā žostka. Protams. Nu, jo mūsu viens draugs tur ir pabeidzis. Jā. Nu, es nezinu, tur, ja tev tas interesē, tad tev tur būs forši. Ja tā aizgāja tīri prikolu, tā kā status pēc tur, tad jau būs kā būs. Kaut fojek, kaut divnieku matemātikā. Jū, tas ir tā kā parasti, es jau tagad redzu tā kā kursā, nu. Kurš neturēs ilgi? Es jau eju cauri otro reizi, un es jau redzu, ka sāk bišķiņ tukšoties. Nu, kaut kāds 1 vai 2 cilvēki jau nav. Un es domāju, decembrī tas jau būs cits tās. Nu, tur jau, es teikšu, mans minējums ir 20% mūs nogriezt nost. Nu, tas jau ir, man liekas, maz. Nu, man ir 30 cilvēki tikai. Tavā grupā? Jā. Man arī 30. Jā, nu, tāpēc 25% domāju būs tieši normāli. Ja tas nozīmē, ka lielākā daļa tie, kas aizies, un tad tiem, kam bija šitās te maksas vietas, tiks budžetā. Tad būs plus mīnus tie 24 un tā tālāk. Viņi pārēķina, jā? Tikai tev labas sekmes. Ja pieņemsim mani 4, es varu turpināt? Nu, kādā ziņā? Nu, piemēram, ir prosta tikai sekmīgs. Man nemetīs ārā no budžeta? Nē, tas nav rotējušies budžets. Nā. Ja tu vienreiz tiec, tu tiec. Nu, kolosāli. Nu, jā, nu, bez stresa, jā. Man šis man patīk. Jā. Šis ir labi. Mēs mazīju plānu šodien taisīt listening party, bet, nu, Drake albumu. Jā, Drake albums. Bet tu nevar likt, mēs nevaram. Mēs YouTube gribam. Mums būs tas pats, kas ar TRCK feed. Jū, tas ir last episode. Jā, tas ir only the real ones know. Jā, mēs viņu varētu ielikt kaut kādā failēm LV vienkārši. Jā. Permanenti kaut kādu linku. Bet tad mums arī mūs reāli sos, tipa. Nē, es nedomāju. Mums iesūdzēs tiesā. Nu, jo vienīgi mūzikas zadas. Jā. Uzhakojas kaut kādu mākslinieku. Mūzis mūs iesūdzēs. Jā, mūzis beigās viņš zogojuši to mākslinieku. Pieskārienu nozog. Jā, kurš atcerās, tas nospiež laiku. Nereti, kurš to zina. Es atceros, kā mēs viņu taisām, bija tas buss tur viss. Bija diezgan nice. Jū. Vajadzētu izdomāt kaut ko arī tādu foršu, tādu patīkamu. Rakstiet komentāros, ko jūs gribat foršu un patīkamu tieši no mums. Man viss kaut kas foršs un patīkams. Mēs jums sniegt dažādas foršas un patīkams lietas mūsu uzticīgiem klausītājiem, kas arī klausās šo Traknuma epizodi. Jā, bet tagad ziema, tagad atkal tāds gloomy weather, vai ne?
Īstenībā es nezinu, kāpēc, bet es gaidu Halloween šogad. Šī Nu, jā, viena no I guess, pirmajām jā. reizēm, kad tie Halloween izklausās piesaistīti. TF2 map. TF2 īsumā. Es paspēlēju to DF2 mapu. Tur ir vairākas, man liekas, jā. Tur ir ļoti daudz Halloween kartes. Jā. Bet Maps. katru gadu jauns ir. Jā. Jā. Un tur vēl bija tas te, es atceros, vienu game modu tur spēlēju, kur tu tā kā cīnies par tādu Merasmusu. Jā, tur bija Un bija, Monokulus vai jā, kā jā, sauc. Merasmus, jā. Tagad arī ir Merasmus. Man jau dabūja achievement, ķipa, tā kā, destroy Merasmus vai kā tad bija. Ķipa bija daudz Merasmus, jā. I just destroyed this Merasmus type. Nē, defeat Merasmus, what? Defeat, jā. Defeat of Es savu Merasmus. itemus dabūju, atvēru. Kā man, karoči, Tu čest vēr vaļā? klausies, tie, kas zina, kas, pat, kas spēlē CSGO, tie zinās, kad kādreiz keisi maksāja, ko, burtiski 3 centi, jā. Tagad keisi nenormāli uzkāpa, burtiski tā kā viens keisi maksā 2 eiro. Kas kādreiz bija vienkārši nekas. Tur viņus vienkārši, pa brīvu keisi bija. Tagad vienkārši maksā 2 eiro. Un man, protams, bija pilns inventorijas ar viņiem. Un es pārdevu dafigā. Ne pilns man bija, man tagad kaut 20 eiro ķip Steamā un vēl ir keisi daži, kurus pārdot. Un attiecīgi, jā, jo vienkārši man zikā bija tas TF2, un lai dabūtu to lielo inventoriju, tev ir kaut kas jānopērk. Un es nopirku vienkārši keisu atvēru, man kaut kāds huņi bija, kaut kāds spaiķi pa leather jacket. Bet būs jātais case opening TF2. Īsumā tas būtu, jo TF2 case ir lēti, kaut 3 centi palikuši tāpat, vecā cena. Kīs ir 2 eiro. Kīs var dabūt man šeit no, tā kā, bija tāda, kā sauca, Scrap.tx. Un tur tu varēji, piemēram, es tā darīju, ka man bija kaut kādi cepures vai kas, ko es gribu pārdot, un es varu tā kā pārdot tur, un tad uz PayPal naudai sūtīt. Vai arī nopirkt kaut kāds cepures, un tavu bots ietreido. Un tad tu varēji īstenībā, tā kā tur ir tie unusuals, tie tā krutā lieta, tie TF2, zikā cēsai, tie skini, dārgie. TF2 bija visu hati visi. Cepures ar tiem unusual efektiem. Un tur ir tagad kaut kādi, kas maksā 30 štukas. Es nostījos video, ko 30, labi, cēsai kaut kāds, kas tur pār 100,000 maksā kaut kādu skini, bet, TF2 vienkārši nav tik populāra spēle, lai tur būtu tāda ekonomija iekšējā. Bet tur tāpat tas trading volume ir diezgan augsts. Tāpat. Un TF2 vispār ir cik veca spēle, viņi vēl projām ir aktīvi. Relevant, jā. Viņi vēl nesen dabūja pīku augstāku. Viņam bija kaut 250-300 štukas. Es pastījos, tas bija diezgan insane. Es reāli izbaudīju visu. Es tagad pasurfoju vēl mapē. TF2? Jā, jo tas pats, kas CS. Tur tas ir Source Engine. Jā, tāpat. tas pats, tā kā tu vari to pašu darīt, ko CS. Attiecīgi es pasurfoju, vēl ko tas CP Orange paspēlēju. Tur tie fujeki vienkārši tā kā var redzēt, ka viņi spēlē 24-7. Tryhard. Jā, viņi nenormāli. Tu tā kā nevari, tu izēji ārā no basta tev nošau vienkārši. Bet tu gāji Crits Only serverī vai parasti? Nē, es vēl neesmu Crits Only. Crits Only, tas ir. Gad vēl man šo vienkārši visu. Jā, un tur ir labākais, kad paņem sniperi un tu ar to loku šaudies. Tu prosti stāv vienā galā un šauj vienā vietā un tas lai kādu nogalina. Un man ir tā kā tur tie TF2, tas tā killstreak loks ar tādām Ziemassvētku lampiņām. Un viņam tā kā viņš sāk intensīvāk spīdēt, jo vairāk killi. Man ir kaut kāds tur yellow glow vai orange glow. Jā. Jo man tur ir kaut kādā item, funky item. X-mas, šis tā. Smismas viņam ir. Smismas, es redzēju, jā. Jā, tur TF2 tik labi ir tur. Man patīk CP Orange, man patīk šie Capture the Flag. Jā. Jo viņam bija tāda pohujas. Payload ir tā kā, kur tu tryhardot, bet Capture the Flag, kur tu pohujā dari kaut kāds prikols. Jā. Jo payloads tādi ļoti labas. Viņiem tās vecās kartas ir vēl joprojām tik labas. Ir tas Upward, kur tā kā kalnā tu vai tā. Jā. Un tā ir ļoti laba vieta, kur var būt tā uzspēlēt TF2. Bet tur tieši kā var nosaukties čempioni vai kā? Kas? Kā var visus nosaukt kopā? Klases.
klases, jā. Nu, tā kā spiegs. Jā, nu, spiegs. Piromāns. Jā, piromāns. Heavy. Smagais. Zaldāts. Ārsts. Mediķis. Mediķis, jā. Snaipers. Spiegs. Inženieris. Inženieris. Demolīcijas. Iznīcības vīrs. Izlūks. Iznīcības vīrs. Es esmu vislabāk, kur tev vislabāk patīk spēlēt? Vai patīk spēlēt? Ja godīgi man bija... es pat nezinu, man vismaz no katra kaut kas patīk. Man arī īsumā, jā. Es nevaru tā kā ar vienu visu laiku spēlēt. Man apnīk, visu laiku. Man arī apnīk, jā. Ir interesanti, to man patīk ar inženieri, ka tev ir tā roka tā metāla, ka tur tas mini-centrijas likt. Un tad tu spēlē tā offensive. Jā. Un tad ir interesanti. Tad ir vēl tāds ierocis, ja tu kādam iešauj, tad dabū atpakaļ metālu. Jā. Un tad kā tu patērē metālu šaujot, to ieroci nav atpakaļ, tad tur visu laiku būvēt un šaudīt. Crazy tur ir. Man rīktīgi patīk. Jā. Un es arī nesen saistībā ar tev ielādēju Windows uz savu MacBook. Saistībā ar tev ielādēju League of Legends. Jā. Un tad es pastījos, un es tā kā skatījos, man bija senāk inventorijā CSGO, jo viņi pirka pa pilno cenu, pa tiem 10 eiro. Jā. Tagad visiem pa brīvi. Un tagad es pastos ir CS2. Jā, es arī redzu, ko tas nozīmē. Es nezinu, man šeit tas ir tieši tas pats 1.6, bet tur ir kaut kā updatetots viņš ir. Nē, CS2 vienkārši ko? Nu, CS2 ir CSGO vienkārši updatetots. Jā. Nu, plus mīnus tas pats, un man šeit viņi izņēma ārā to Battle Royale prikolu. Tur bija, jā. Tur bija nenormāls Battle Royale. Jo, jā, tas bija baigais pīks vienā brīdī Battle Royale. Visas spēles implementēja viņu. Un tas vienīgais, kur strādāja tā spēle, ir tieši domāta. Nu, tā kā Fortnite. Vai tā kā bija tā OG Battle Royale spēle H1Z1. Tā bija rīktīgi nice. Jā, es viņu spēlēju viņu. Nē, man dators nepavilka. Bet tur bija nenormāli augsts tas skill gap. Tur es atceros, tur daži čaļi tā tryhard. Nu, tur bija nenormāli tā mehāniski tā spēle, es atceros. Bet viņi bija interesanti. Tu ko varēja uzkačāt skillu nenormāli. Jū. Jā, es gribu uz Greasy Grove aiziet. Jā, uz Tomato cēlu. Tomato cēlu. Un uz... Pleasant Park, what tas bija? Pleasant Park. Jā, Tilted Towers. Jā, Tilted Towers. Bet šitie nosaukumi, tur ir kāds ir riktīgi uzpelnījies. Nu, izdomājot šitos tā. Es atceros, kad bija tas Prime Fortnite, tur pizdzēts, kā viņi pelnīja. Un kas bija labi, un varbūt tajā pašā laikā bija slikti, ka es atceros, kad viņi bija tā kā tik community, tā kā based, ka tā kā... Ko tu burtiski Redditā ieliec kaut kādu suggestion, un ja tev viņš dabūja pietiekami daudz upvotes, viņi tā kā implementēs, viņi to spēlē, to feature, ko tu gribēji. Tā kā tur bija ļoti tā kā saistīts tas viss kopā. Nu, tagad tu pasties, tagad tur ir mašīnas, tagad tur ir kaut kā tur lidota lidmašīna. Es pat nezinu, kas tagad tur... Es pirms gada varbūt uzspēlēju. Un nav baigi interesanti, dēļ tām visām features. Savu pusbrāļu tur aizbrauc, tur puspēlē. Man vēl ir tā kā kāds random screenshots šitajā datorā no tā kā pašas pirmās reizes, ka es instalēju Fortnite, un tur ir viss tā kā stok nenormāli. Bro. Ja man vienkārši prasas šiem. Man prasa, bet cīgu. Man prasa cīgu online. Man cīgs nav. Un kas vēl, bet viena lieta, ko īstenībā es arī gribētu tagad uzspēlēt, ir Samps. Nu tā. Tas ir, tā bija laba lieta, bet arī tas ir, man bišķi nobasīja, ka tā kā tev nenormāli, kā tev roleplay jāspēlē, ķipa. Jū. Nenormāli. Un tur tev vajag rakstīt, un kurā situācijā, kuru čatu izmanto, man tas bišķi nobasīja, man gribējās tā kā prosti tā kā chillot vairāk. Es tā kā, vēl es arī gribētu šo es gribu TF2 spēlēt, un kaut kādu Borderlands 2. Es Borderlands baigi nespēlēju nekad. Nu, es zinu, ka tu nespēlēju. Jo tur bija baigi nice, tā kā es vienu vakaru, vienu purnu, mēs centāmies speedrunot spēli. Uz kodiem 5:30 no rīta palikām augšā, mēs netikām pat līdz pusē neizgulēt. Kā, ķipa co-op vai kā? Jā, divatā vienkārši no pirmā līmeņa sākt. Un vienkārši tad sāka līdz beigām. Tā kā iziet normālo modu, tad iet uz... Tā kā 100%? Jā, un visus DLC vēl iziet, un tad vēl iet normālo, tad to True Vault Hunter. Un tur vairāk tie modi, kur paliek grūtāk, tos visus tā kā iziet. Nu, vismaz tik līdz otrajai fāzē. Otrajai bāzē tik. Es nekad mūžā neesmu ticis līdz otrajai bāzē. Jā, es arī gribētu. Es varu tikai iedomāties, kā tur ir.
Kaut kāds parādīt mums, vai pastāstīt. Ierakst komentārus, ja tas tic līdz otrai bāzē. Es jums zināt, kā tas ir. Well. Un jā. Vēl šis te... Mēs šodien braukājām apkārt pa Rīgu. Un mums sanāca nobraukt ar Go Planetu. Jā, viņš izstāsta tāds, bro, ierakst komentārā, tas Go Planetā bijis. Kādreiz bērnībā. Tas ir apmēram kā, zin, tur amerikāņu filmās, tā kā ir tas Jack, tas te bullijs, kas izstāsta smuku skolā, un viņš pēc vidusskolas vienkārši tāds paliek burtiski, ir YouTube'ā kāds YouTubers, kurš taisa tāds abandoned series par, tieši vienkārši par lietām, kuras tā kā ir pamestas. Un tur dažs interesants, un reāli pa Go Planetu varētu uztaisīt tādu. Lai gan tur nekas baigi interesants varbūt nav noticis. Bet kas tur būs tagad noliktavs? Tagad būs tur noliktavs, jā. Kāds nopirka, viņi tieši tagad, nesen tikko nopirka par, man liekas, 2,7 miljonu. Tāda normāla investīcija. Jā, kaut es būtu nopircis. Jā, es nopirku, es tur brauku, tur tā, padomā, tur ir tas, tā kārtiņa, tas hāli. Es domāju, tā kā, vai tur ir vēl viss tās iekārts iekšā, gan jau, ka nē. Gan jau, ka viņi pārdeva viņus jau. Es domāju, tas jau viss ir izpārdos. Jā, izpārdos kaut kādā izvests, jā. Tur pa visurien izvests. Ja tie kārtiņi bija elektrokārtiņi. Nē, nebija. Nē, tad vēl nebija elektro. Tad bija īstie. Es atceros. Viss tā lielā halda. Es atceros, kā tur mēs braucām. Un tur tā trase bija reāli tā kā augstā līmenī. Tu brauc tā kā augšā vēl, uz leju un tā. Bija tādā augstā līmenī. Bet tā vēl ir kaut kur tāda kartiņa. Jā. Kur ir tāda? Ir pie biķernieka. Tas 333? Jā, tie. Tad ir pie tā motoru muzeja, man liekas, kaut kur bija. Tad bija pie šitās te. Tagad ir elektrokartiņa vairāk uz to visi iet. Mums vajadzētu uztaisīt kartiņu vlogu. Kur mēs vienkārši visu laiku bortējam kādu. Jā, nepazīstamos. Jā, kaut kāds sīkoja, ka viņš sit no kartiņā ārā. Tā man bija Lido vienreiz. Tie, kur atcerās, varbūt kādreiz spicē aiz Lido, bija tas bērnu, tas laukums lielais, milzīgais, kur vienkārši visi mīzi biksēs. Tur bija tik interesanti bērnībā. Un tur bija tā kā tādi trase ar mašīnām, vienkārši ar elektromazajām mašīnām. Un es iesprūdu, un tas fujeks, kas bija atbildīgs par to visu, viņš nemācēja, laikam, latviski. Viņš nemācēja man paskaidrot, ķipa, ko man darīt, lai es tik tā, es sāku raudāt vienkārši. Es tev nespēju paskaidrot. Burtiski tā ir, es nezinu, ko tev pateikt. Lai tu tagad izbaudu, un viņš kaut ko, un aizgāja projām. Tas man traumē. Un tur arī tur. Es atceros, tur bija tas, kur tu varēji rāpalēties. Jā, tas vienmēr es tur iegāju un jūtu vēmekļu smāku. Kas tur vienkārši izvēmās? Zini kā, ko tas sīkais tur uzkāp, viņš sabīs no augstuma un no bailēm vēmļi. Tā ir vienīgā. As it happens. Un, protams, ka tā notiek. Kam gan tā nav noticis? Kur tu bērnībā esi izvēmies? Bērnu dārzā. Es atceros. Jā, pietais durvis ciet bišķī. Citādāk. Nekā es atstāju šitā, lai stāv. Būs safe. Jā, kroči. Es esmu korķējis, kā teiks. Bērndārzā. Tur viss, man liekas, ir. Tas ir arī viss. Es vienreiz pārsit degunu izvēmos arī man šeit. Pārsit degunu? Un tad izvēmos. Jā, nahujām. Es kaut kas, tā kā, ka tu, tas bērns, ka tu starp divām tā kā lietām tā kā pacelies un turies gaisā. Jā. Un tad es kaut kā paslīdēju, nokritu uz degunu. Jā. Un tad es jau pēc tam gāju vemt vai kaut kā tāds. Tad gan jau tev kaut kāds vēl satricinājums smadziņš. Vai arī es vienkārši biju paēdis tikko. Vai es vienkārši biju lohs. Es vienkārši idiots. Ja mēs tu izvēmies, tad nosauc pa lohu. Ap vecāki tā pastāst. Jā. Lohs. Man vispār tas refleks man nav bijis paēdis stulbais kaķis ienāk iekšā. Vēlreiz tad aizvirciet durvis. Jā. Jau vinil. Ui, tas būs jācenzē. Jā, tas būs jācenzē. Šajā video. He's a broke boy. Kur nāc? Mums ir rezidents žurka. Šitā vienkārši rat. Don't be a rat. Kas ir? Ko tu? Viņš lūr. Un šitā, zini, ka šitā darba valsts cienē.
Jā, viņi izliekas par taviem. Šitā ir viena no kara taktikām. Tas ļoti agresīvs palicis, to saprot? Tu uzvedies kā okupants šobrīd. Okupantiem? Nābi, bļa. Kurš to teica? Tas viens kaut kāds tas politiķis. Kurš tā teica? Kaut kāds konservatīvās partijas, ne? Bet es atceros, bija nāve okupantiem. Nāve okupantiem, bet tas ir cits stāsts. Tipa tajā saimas, tajā runas, tajā vietā. Tā ka mums tā ir jauna štāta saima. Bet jā, ķipa. Valdība, tur ministri, jā, tur. Ķipa. Tas ir Evika Siliņa tagad. Evika Siliņa vienkārši es nevaru. Evika Siliņa vienkārši var iet, es nezinu, kur. Viņa izstāstīja, ka viņa grib raudāt. Viņa tās acis tādas. Viņa teica, es neļaušu Lembergam sev diktēt. Un tad tu zini, ka viņa ļaus. Viņa ļaus. Tas ir tāpat kā, zini kā parasti notiek visās kompānijās un visiem cilvēkiem, ka parasti tikai vienu. Beigās tas noved pie 4 no rīta. Yeah. Un tad tu guli tālums pagaldu. Tikai vienu. Jā, tikai vienu. Tikai vienu hitinošu tādā. Nav tā kā Markus epizodēs. Jā, šis bišķi klusāks viņam kaut kā, viņš kautrējās. Viņš nav kastrēts? Viņš ir kastrēts. Kastrācija, jā. Jā. Tas ir kastrācija pasaka. Bet jā, kad būs nākošais kastrācijas koncerts? Es gribu. Pat nākšu. Es domāju, būtu jau jābūt drīz pēc. Bet lai gan viņš jau reklamēja diezgan laicīgi iepriekš. Jā, es atnākšu nākošo for real, bro. Diezgan insane. Ja būtu godīgi, tas tagad vislielākie tusi ir Harry koncerts. Tā varētu būt, jā, tur jau tomēr. Tad ļoti populāra mūzika tagad, visi klausās. Es arī klausos insane. Tā kā... Es arī mēdzu daži dziesmu. Es arī mēdzu, tā kad paliek garlaicīgi. Jā, tā kad paliek bēdīgi. Jā. Paklausies, lai paliek priecīgāks. Jā. Jā, kas... What the fuck? Nē, viņam tur šitē... zini, tā kā miekas saucamais. Jā. Vienkārši nevajag arī atstāt, jo viņam tad tās aizauga acis, nezinu. Viņš neredz neko. Viņš akls paliek. Tā kā kaķim valk brīlis. Jā. Man ir suns, viņš palika kurls. Es vienā brīdī viņš kurls palika. Kādā veidā? Es nezinu, viņš neatbild vairāk. Var just tā kā, kad tu kaut ko skaļu nomet, kaut ko skaļu izdara, tad viņš tā kā noreaģē. Bet cik viņam gadi ir? Daudz, viņam kaut 12. Tas jau daudz priekš tādu mazu suņu. Jā, mazs suns. Jo mazie suņi jau nedzīvo tik ilgi mums kā lielē. Jā, man liekas. Kā kurš, bet tas, toši nav tā kā bruņuruputs, kurš tā kā no kaut kādas 1700 gada. Bergmans pats. Jā. Ja tev ir 157 gadi un tev ceļ kaut kāds fujas. Tu esi pieredzējis tā kā industriālās revolūcijas sākumu. Uz okeānu tu sajūti to visu. Un pēc tam... Tu dzini kaut kādā Fidži, zini. Jā, Fidži piedzim. Tev transportēja pāri visai pasaulē. Un tev kaut kāds puns cilvēks. Kaut kāds pseido-politiķis, kaut kāds pseido-svarcēlājs tagad ceļ tevi. Latvijas stiprākais vīrietis. Viņš jau politiķis un vispār. Viņš jau bija uz laiku, vai viņš tagad ir? Tagad mums šitā saimā, man liekas, viņš vairāk nav. Nav. Viņš pagājušajā bija, man liekas. Bet viņš jau tur, ko viņš tur pateiks, viņš jau viņš ir deputāts. Sašpricējies jau sen savus. Tu gribētu būt deputāts? Varētu nepasēt. Nē, paklaujies dabūtu valsts naudu ekstra, zini, tā kā korumpēt naudini, tad jā. Jo padomā, tu pelni tā kā 3 reizes, kā parastais, zini, deputātu. Cik tur kaut 3000 deputātu? Bišķi pievarot acis, zini, tā kā, teiksim tā, zini, bišķiņ, tā kā raksta kontroldarbu, vispār es zubrās, un tu izvēlas telefonu. Jā. Tas ir apmēram, ko es darīju kā deputāts. Tu vienkārši paprasti pagākus, tā kā jā vai nē. Bet tā jau arī ir, kad, ja tu esi pozīcijā vai opozīcijā, tu attiecīgi balso tā kā, tu individuāli neko nelem. Tu lem tā kā tavu partiju lem, kā pozīciju lem. Tieši tā. Tā kā, nav jau tā, ka tā kā visi tur savēl, un tad katrs balso kā grib. Tā nenotiek. Parasti tā kā savācās tā saucamā pozīcija, kur tā kā domā tā kā plus mīnus vienādi, un tad attiecīgi vienkārši balso pa visu jā. Tā arī tie likumi tiek pieņemti. Es nezinu, vai tas ir baigi pareizi, un vai tas noved kaut kur baigi. Bet ja visi balsot, pa ko katrs domā, tad atkal mēs šeit neizveidotos. Jā, bet es domāju, ka pat ja tā būtu, ja mēs iemestu vienkārši 100 savstarpēji nesaistītus cilvēkus, tik un tā rastos kaut kādas grupas.
Un tāpat viņi balsot par vienu vai otru. Tāpat viņi sarunātu. Ja cilvēki dabā ir tieši būt tajā grupā, jo cilvēki īsti nav tādi individuālisti. Teiksim tā. Viņiem vajag tomēr. Kurš dzīvnieks ir palielam? Lāči. Viņi tikai audzē bērnus, līdz ko noteikam vecumu, tad arī viņus pamata. Reptiļi visi. Reptiļi, ābinieki, visi tie dzīvnieki ir vienturnieki lielākoties. Ir daudz. Bet no zīdītājiem. Zīdītāji, ja kas vilki arī, ja kas dzīvo grupās, tas ir vienkārši tā kā mīts. Zin kā par saka lone wolf, ka tā kā vilki ir vieni paši. Viņi grupās, jā. Lielās grupās. Šos te... Visvājāko vilku vai nevienmēr, kurš tā kā paliek aiz un tā tālāk. Es tagad domāju, kas tāds izteikti zīdītājs, kas ir viens pats. Vaļi jau arī vieni paši, viņi tikai tiek audzināti. Bet viņi jau tik un tā. Zikā zīdītājiem. Mātēm, valis ar to māti, taču visu mūžu. Bet kaut kāds, tas valis vai kaut kas, es dzirdēju, ka viņš nodzīvo visu mūžu kopā ar to muteri. Tad tas ir kaut kāds šis te... Nē, valis, man liekas, tas ir Viebu. Tas bija kaut kāds Kavaji valis. Jā, Kavaji valis. Tur ir šis te lielākā daļa zīdītāji. Kaut kādas tur noteikti, piemēram, reāli cilvēks, teiksim tā, līdz kaut kādam 22 gadiem vidējais, tā kā cik nodzīvo vecākiem, vai ne? Tā. Tagad ar vienam aug, tas aug, jā. Jā, bet, ņemsim, piemēram, ja cilvēks dzīvo līdz 100, tagad pēc mūsdienu estimations, tā kā mūsdienu paaudzes līdz 100 dzīvos. Senāk mēs kaut kāds 20% no dzīves dzīvosim vecākiem. Un tas plus mīnus man šeit arī notiek zīdītājiem. 100 tas ir baigais overestimation. Es ķemšu šeit, ja viss tiešām labi. Labi, ņemsim... ņemsim 8. No 8, bet tad arī 4 no dzīves to vecākiem nodzīvo. Tāpēc... Īsībā dzīve ir baigīs. Tu ieej tajā websaitā, ko es tev teicu, kur tā kā tie vada savu datumu, un tad tev parāda, cik jau tu esi nodzīvojis. Tie punktiņi, kur rādās. Punktiņi, jā. Un īsībā tas tā kā puts you in perspective. Vēl ir arī labs, kur atskaita, cik sekundes te jau dzīvo. Tu uzliec savu dzimšanas datumu, un tev rādās vienkārši pa visu ekrānu tādu garu līniju, cik sekundes te dzīvo. Un to vajadzētu. Es redzēju kaut un cik tev ir palikušas? Jā, tas vispār būtu crazy. Bet labi, tas skaitlis ir tik liels, ka tu nevari baigi tur. Īsti neapturam. Un zini, ja tev, piemēram, kāds gaišreģis un tiešām, kurš redz nākotnē pateikt, tev 20 gadu atlikuši, tu īsti to nejusti līdz tam pēdējiem gadam, kad tu tiešām saproti, ka tas pēdējais gads ir. Un arī cilvēku dabā ir dzīvot līdz pašam pēdējiem. Ja tu esi tā kā pie pilna saprāta, ļoti reti, kurš, man liekas, tā kā pasaka, es vienkārši taisu tagad pašnāvību, ķipa. Es vairāk negribu dzīvot. Tā kā cilvēku... Tas jau ir izdzīvošanas instinkts. Jā. Tu gribi dzīvot līdz pašam pēdējiem palielam. Pat ļoti veci cilvēki tā kā negrib tā kā nomirt, zini. Īsti jau neviens negrib mirt, būsim reāli. Jā. Tas tāds ļoti dziļas un filozofisks tēmas, tikai Traktnums podkāstā. Tikai, jā. Cilvēki negrib mirt. Jā, kaķis jau arī ne. Bet es domāju, kaķis tā kā... Bet kā kaķiem un visiem šiem suņiem tā, viņiem ļoti interesanti, viņi paši jūt, ka viņi lēnām mirst, un viņi aiziet un ielēn kaut kādā stūrītī un lēnām nomirst. Tas ir tā dabiski, zini, tā kā, lai viņi nebūtu kaut kur apkārt, lai viņi nepūtu kaut kur, zini, kur apkārt citas būtnes. Tā ļoti tā kā apzinīgi. Jā. Es domāju tā, lai viņam neviens netraucē. Un arī netraucē, lai viņi tā vienkārši aizmieg un viss. Jā. Bet es nedomāju, ka viņš zina, ka viņš mirst. Es domāju, viņam vienkārši baigi sūdīgi, viņš grib kaut kur vienkārši atpūsties, kur viņš zina, kur neviens viņam netraucēs. Es nedomāju, ja tā būtu, tad viņi visu laiku, kad kaut kas ir bijis šī sūdīga līst kaut kur iekšā. Bet tā arī kaķi dara, man tā kā es darīju, man liekas. Nē, viņi līst iekšā, bet tad, kad viņi mirst, viņi aiziet pavisam tālu prom. Bet arī ne visi, jo man kaķis, kas tagad nomira mājā? Jā, nē, kā viņš bija, kā var īmīn? Tā kā viņš bija mājas kaķis? Nē, viņš gāja ārā, dirst mīst un vispārējo darīt, un nāca atpakaļ iekšā gulēt, bet viņam bija ļoti slikti, viņš jau, tā kā, ka burtiski viņš nevarēja paiet, viņš vienkārši uz vidu, tā kā apstājās vienkārši uz koridoru vidu vienkārši nokritis, tā kā, viņi bija tik slikti, ka jā, viņš nevarēja neko padarīt, bet tas jau citādāk bija šī. Jā. Es domāju, tā no vecuma zinu, un tas viss tā kā. Bet tie kaķi tāda, labākajā gadījumā, ko 20 gadu, man liekas, izdzīvo. Tu 30. Nē. Kurš 30? Nē. Pastīsimies. Oldest cat live. Kaut 27 var būt.
Es atceros, nu jau 30, 20. 20 ir tāds ļoti. 20 ir tā kā 100 gadi. Reku, 38 gadi. Nu labi, bet pasties average. Tagad pasties average. Ir 20 paļabom. Pat mazāk, pat 15 varbūt. 13, 14. Redzi? Reku domestikai 12, 18. Redzi, jo tu saku, 20 jau ir ļoti daudz. Nu, bet tāpat, pasties, līdz 38 var. Es šito prost pie life support pielikšu. Komā. Zini, tā kā, o to Schumacher arī, viņi tur ir tā komā vēl joprojām, tur guļ, tagad ir bišķi piecēlās, bet neko nevar izdarīt. O, tā kā viņam bija iespējama šeit Schumacher ģimenē viņu atslēgt no tās sistēmas. Nu, tā kā, bet es jau vēlreiz saku, tu jau gribi, lai tas cilvēks, dzīvo līdz pēdējiem. Nu jā, bet ja tev ārsti izsaka, viņš nekad nevarēs neko izdarīt dzīvē vairāk. Jo ir arī tie cilvēki. Iedomājies, ka tu tā kā, ka tev ir savam radini, ka savu itīpaši sensi vai ko, tev ir tā kā apzināti jānogalina. Bet savā ziņā tu labāk gribi viņu mocīt vēl kaut kādu gadu, divus. Bet vai viņš mocās vai nē? Nu, protams, jo viņš visu laiku ir uz miršanas robežas. Bet viņš jau kādā komā ir. Nu, es nezinu, bet... Bet to es vairāk teiktu runāt par to, ka, piemēram, tur kaut kādi cilvēki arī tur miršanai, tur tās medicīniskās procedūras izvalk vēl gadu. Bet tās procedūras un viss tas te ir man šeit vēl sāpīgāk nekā, ne tikai fiziski, bet arī garīgi redzēt. Nē, ir jau tas prikals, jā, ka tā kā, ja tev tiešām ir beigas, ja tu zini, cik es dzirdēsi, tā kā zini, ka tiešām ir beigas, kad, nevalk vairāk. Bet, ja ir kaut kāda iespēja, tad vienmēr to arī dara. Tas tāpat kā man šis iepriekšējais kaķis, kas tikko bija vēl. Viņš arī tikko nesen nomira, viņš arī tur bija opcija vest viņu pie tiem veterināra ārstiem, tur zini, vilku garumā, bet tur jau tas tam mocības te dzīvē būtnē. Tiem maziem, nevis maziem, bet vienkārši dzīvniekiem ir tā, ka viņš jau nesaprot to, ka viņš varbūt izdzīvot un ka viņam var būt labi, viņš vienkārši saprot to, ka ir sūdīgi nenormāli. Bet tāpat es domāju, tur, zini, tāpat kā tās eitanāzijas, tur kaut kādā Šveicā un Kanādā. Beļģijā, man liekas, arī, jā. Nu jā. Un tad to es arī man šeit atbalstu. Tu zini, ka tu negribi mocīties ar tiem, 3 gadiem, ko ķīmijterapija un tā tālāk ar ļoti maziem procentiem ar izdzīvošanu. Man šeit tas ir dabiski atļauj vienkārši to nogalināt. I guess, jā. Ka ķipa tev ir jo tu tāpat neesi daļa no sabiedrības. Tu nevari strādāt nekur tā baigi. Jā. Tev ir jāmaksā, lai tu dzīvotu, lai dārstātos. Viss ir jāmaksā. Tas nav tā kā bezmaksas lieta. Jā. Tādēļ es tā domāju. Tu sabiedrībai neko nepienes. Tas tāds baigais. Ir jau daudz cilvēku, kur neko nedara. Visi bērni neko nedara palielam. Jā, bet tas ir citādāk. Ja tas ir, saproti, ka tu ar vēzi slimot, tev viss nav enerģijas, pat aiziet kaut kā labi, par to nav runa. Tu zini, ka tu esi vēzis, ka tu esi 4. stadija vēzim, tu neko nevar izdarīt. Bet jā. Tā lieta. Tāpēc, ka, padomā, bet ja tam cilvēkam viņš negrib, es saprotu, jā, Ķipa ir tāda iespēja pastāv. Jā, un sazāļot savu sievas māti un eitanāziju. Jā, sievas māte. Kā zitie sievas mātes joku viss. Klubā bija tas anekdots aizmurē. Man sens vienmēr sūtīja. Pasties širo. Jā. Nekā nebija smieklīgi, bet viņš sūtīja. Jā. Es gribētu zināt, kas viņus saraksta. Zini, jokdaris, jokpēters. Viņš tas tā, zini, tas ir tāpat kā šitie kaut kāda tā kā r/funny moderatori. Visdrīzāk tie paši tādi tipi cilvēki, kas tos klubu šos anekdotus saraksta. Jā, tāpēc arī ar komēdiju un vispār šo tēmu. Piemēram, es diezgan daudz klausos tos visu komiķu podkastus. Un kad es viņus iepazīstu ar podkastiem, un tajos podkastos viņi ir tik smieklīgi bieži vien. Un ir interesanti klausīties jau vispārējais, bet tad, kad es pasaku kaut viņu tā kā stand-up komēdiju vai kaut kāds specials, viņi vienkārši neskatām, nav smieklīgi. Kāpēc, man liekas, arī podkasti ir aizgājuši tik tālu, jo tā kā nav tas performance, tas aspekts, vienkārši tu sēdi un runā, vai ne? Nav tas filtrs tāds. Jā. Jo kā, tu vissmieklīgākais esi, tad, kad tu vienkārši esi ar čomiem, vienkārši kaut bazarē, vai ne? Un tur tieši tāpēc tajā vietā tu arī var dabūt kādu podcastu ierakstot, vai ne? Kad mums būs stand-ups. Tieši tikai stand-ups. Tas, man liekas, tas ir tu esi bijis kādreiz stand-up? Tā, reāli stand-up.
Nu, mēs bijām uz to... Es esmu kaut kāds tā točni uz kaut kādu open mic vai tieši uz stāvizrādes neesmu bijis, bet nu, mēs bijām uz to bizi vaļā. Tur bija stand-ups. Pareizi, jā, tur bija. Viņš jau ok, viņš bija smieklīgi tašas lietas, bet tas vienkārši man stand-up tas formāts nav īsti man domāts tā. Jā, jo... Es labāk tā podcasts un filmas skatos. Jā, jo tur, tas, ko es tieši teicu, tā kā tie smiešanās jābūt baigi tādai dabiski jānāk, vai ne? Un ir ļoti grūti, tā ir māksla, ja tu vari reāli mani sasmīdināt tāpat uz vietas. Ja mēs neesam jau ja nav kaut kāds konteksts, ka es, piemēram, zinu, ka tu esi kaut kāds loks vai gejs, un tu pasaki kaut ko smieklīgu, vai kaut tā, zini. Ja bez konteksta sasmīdināt cilvēku ir ļoti grūti, man liekas. Un ir tīpaši tas, ka katram cilvēkam ir savādāk tā humoru izjūtu. Es domāju, tu man piekritīsi. Es šajā piekritīšu. Jā. Tur ir ļoti tā niansēta. Es domāju, tie stand-upā visu laiku arī man šeit tur ir... Es atceros arī tajā bizu vaļā, tajā live epizodē. Es atceros, tur bija kaut kādi, kas bļāva, ka nav smieklīgi vai kaut kas tāds. Jā, ne, tur hekleri saucamē. Jā. Hekleri tāds sauc? Kas bļāva kaut ko tur bojā, ķipa. Jā, un tad... Tas vienīgi, tas man šeit ir smagākais tik tiem pāri. Sākumā jāpierod. Bet tajā pašā laikā tu vari defektu pārvērst efektā. Uzreiz kaut ko uzbļaut, tu saki kaut ko, jā, bet tev jāmāk. Jā, tas arī jāmāk. To tev jāiemācās ir. Tādi labi komiķi, jā, tas ir. Tas ir atums. Jā. Un es klausījos citu podkastā, viņi runāja par Joe Roganu. Un es pilnīgi piekritīšu tam, ko viņi teica, ka viņš reāli tajā stand-upā viņš nav smieklīgs. Es nekad, ja godīgi nesadzēs, viņš nav, viņi te joki tādi dīvaini, kaut kādi, tādi parasti, tādi cringe joki. Man nepatīk. Tam man labāk kaut kā visi Joey Diaz, man patīk, Tio Vān, tie labi. Viņa stand-up tev patīk? Protams, es labāk podkāstā, kā viņi uzvedās, bet arī stand-ups ir ok arī, jā. Protams, ne katrs, bet... Un ir īpaši tie visi specials, ko visi tagad taisa. Specials. Tas ir visgrūtākais, ko tu vari. Man riktīgi smieklīgi šeit Joey Diaz balss tieši. Jā, tas sāk runāt. Jā. Mums vajadzētu dabūt kaut kādu AI uztaisīt, lai viņš Latvijas sāk runāt ar mums. Tas ir jau mākslīgais intelekts nolas, ko mēs sakam, un viņš atbild. Ka Joey Diaz. Kā saka? Viņš jau kā saka, kā tev sauc. Jā, cik viņš daudz to zāli, kurī tas... Es gribētu varēt tik daudz izkurīt. Cik viņš kaut tur pie 1000 miligramu. Viņš ar to līsā jēt, viņš kaut kādas 2,5 miligramus ar THC vienkārši ķipa podkāstu laikā. Un tu vari, tā kā, ja tu ej cauri tiem podkāstiem, ko viņi ierakstīja tajā laikā, var redzēt, ka tā kā, vienā viņš ir normāls, vienā viņš tāds bišķīgi kā, bet ir podkāsts, kur ir vienkārši pilnībā sabiliezušies, apēduši tos gamīs, viņi tā kā šidā te runāt. Un tā kā pilnīgi un tas līsā, jā, tas viņi, tas te fujies kaut ko tur kaut ko šidā te. Es jau apēdu kaut kādu pusi cepumus. Jā, tu nevar, tas ir vienkārši. Es atradu perfekto veidu, kā tos cepumus ēst. Tu paņem ceturdaļu, pagāja, ka viņš tu viehito un sāk lēnām nākt nost, pišķi. Zini, parasti ir, ka tu pierod pie tā. Jā. Un tu tie vēl viens ceturdaļu, tad atkal. Tu ir tāds kontrolēts, jo tā, ka to pusi apēd. Bet, ka tu visu apēd, tad arī tāda nauda. Jo man patīk tā, ka es arī varu aiziet uz veikalu kaut ko nopirkt, lai es esmu kaut cik funkcionējuši tajā laika posmā. Man nepatīk tā, ka es līmēju. Jā, tu smērējies. Smērējos, man tas nepatīk. Man nepatīk arī, ar tām edibles ir tā, jau ar kurīšanu jau ir tā, ka tā kā dažreiz pa daudz uzkrīt, bet ar kurīšanu tā, ka diezgan ātri pāriet. Bet ar tiem te brauniem, tā kā, ja tu esi apēc pa daudz, tad turpmākās 6 stundas, tā kā, tev nav variantu vienkārši. Tur tā lieta. Pēc grūti nevajag pārdozēt. Mums vajag kīfu riktīgi pārdozēt savu. Mums vajag riktīgi kīfu uzkurīt. Jā, kaļi kīfu. Kaļi kīfu. Es atceros to Cali Weed Spānijā, kurī. Crazy. Jo es atceros, uztiek kaut kādu 0,5 jointi. Ok. Tīrajā? Tas kā repers, tas bija labi, tas riktīgi nonest, teiksim. Bet sākumā tās 50 minūtes, tas bija tāds smags. Tā kā tu nevarēji neko izdarīt. Man bija riktīgi jāsņemas, lai aiziet Red Bull nopirkt pie tās kases. Jā? Un tad es nopirku, un pēc tam mēs gājām atpakaļ.
Un tur mums jāiet tur kaut kāds, cik 1,8 kilometri līdz Vēstnīcai. Ar to krastu, zin, gar okeāna krastu, tā forša, tā eitā. Bišķi uzkurīs, tās labs laiks, tā nav. Nu, tad ir riktīgi. Un tad tas vibes ir immaculate. Immaculate vibes, nenormāli. Nu, tā rā Cali Weed uzskrīt Latvijai. Rakstiet komentārā, jums ir Cali Weed. Jā. Un ja jūs nesat valsts policijas dienas. Jā. Tu esi kurīs zāli ārpus Latvijas? Nē, labāk pasaka, kur tu neesi. Jā, tev man tas jāprasa. Kur tu neesi kurīs zāli ārpus Latvijas? Man liekas, es visur Kaunijās neesmu. Bet ja es godīgs neesmu, es nezinu vietu, kur es esmu, ja godīgi. Es esmu Amerikā un... Low-key humble flag. Jā, un Spānijā. Tas ir viss. Jā, es godīgi nekur ne. Aizrauks Kaunijām reāli uzkurīt. Tā kā, gandrīz pabeigs, pēc kaut 10. Bāri robežai, bet Traki smagi. Viņu vēl šeit jaunu video nav izlaiduši. Tā bija pēdējā epizode. Jā, mums ir interesi. YouTube satura veidotāji gandrīz pabeigts. Moši jūs atnākat mēs visi nointervēsim. Es varētu rakstīt komentāros, es gribat redzēt. Vai gandrīz pabeigts, tas būs legendary podcasts. Bet būs angliski podcasts. Jā, tikai angliski nav. Jā. Yeah, we speak only English. I speak English only? Jā. Tu jau patnāc, yo, man, let's do a I podcast. speak English. Jā. Tas būtu interesants. Bet mums arī vajag to meitenu pasaukt. Tas ir kombo. Viss, tā kā. Vienīgais mums miķi nav. Viņi zina, kā viņi šēros ir miķi. Jā. Viņi šitā te sēž blakus. Zina, kā ir tā. Pagis skolu pateikt. Tā, ok. Tas būtu labi. Jā, tas būtu, to es parakstītos. Māri Grigalvo varētu. Viņš to pildspaltē aizmest kaut kur. Nē, tas jau Juris Liepnieks, bet viņš arī to pilspaltu mētāja. Mums vajadzētu Juris Liepnieka savu jauno brūti. Kur tur redzēja viņu? Kas? Viņi redzēja viņus kopā? Viņus? Nē, vai tu redzēji? Nē, bet tu pats teici, kas ir jaunā brūta. Nē, es zinu, ja viņa jaunā brūta dārda ņēmišķies pareizi saprotu. Mēs viņu redzējām šodien zils, viņi saltoja un tos suņus kaut kāds vadīja ārā. Kas viņa bija aktrisa kaut kāda? Jā, nu viņš ugunsgrēkā. Viņa bija ugunsgrēkā? Jā. Tur jau bija tā Dita Lūriņa, jau viņa. Tur bija dafiga. Bet varbūt kaut kādās jaunākās. Nē, mēs esam diezgan pārliecināts, ka viņa bija. Varbūt es kļūdos. Nē, viņa bija dēls teātra aktris man šeit. Nē, viņa dēls teātra aktris toč ir vēl, man liekas. Jā. Un aktieris tā kā... Tas ir interesants darbs, bet nešķiet, ka baigi daudz maksā. Jā, man liekas, tur nemaksā baigi daudz. Nu, bet zini kā, tu jau to nedēļu naudai, tu to dari vairāk kultūras. Jā, bet iedomājies, ka tev ir 100 reizes jānospēlē vienu un tā paša izrāde. Tas iegaumē to scenāriju. Nē, es domāju, ka tu pēc 10 reizes iegaumē, bet kad 100 reizē tev viens un tas pats jāspēlē, es taču nevarētu. Nu, bet tu jau pierod, tas ir darbs. Nu, tas jau nav tā. Tas nav. Jā. Tu jau... Zini, tas ir tāpat kā tie mākslinieki, tur to kaut kādu nedēļu sēž tajā studijā un veido kaut kādu vienu dziesmu, vai divas, pieņemsim, nedēļas divas veido vienu dziesmu, un tad viņi, tā nedēļa ir tas te, ko tu mācies, un zini, to scenāriju mācies, tad vēl tas mēnesis, kur tu atkārto, zini, mēģini to izrādi. Un beigās tad jau, zini, kā tie mūziķi arī vienkārši tūrē apkārt vienu to pašu dziesmu spēlē. Un tas pats arī tie aktieri. Aktieru jomā. Aktieru spēlē. Nu, teātros, bet filmās citādāk tas ir. Bet, Man trešajā ģimnāzijā vienreiz kaut kādi fujeki lekam no, kur ir aktieri? Kultūras akadēmijā, jā? Kultūras, jā. Mākslas akadēmija. Ne, kultūras, man liekas, ir tās main prikols. Nu, kaut kur bija. Bet tas aktieri, jā, viņš šipā... Jā, viņi atnāca kaut ko, kā aicināja, ko parādīja, kā viņi tur dara, ko viņi mācās. Viņi teica, ka viņi, tur diezgan interesanti, viņi pirmkārt mācās, es neatceros, kā to precīzi sauc, bet es arī nenosauku to pa vingrošanu, bet viņi vienkārši kustās kaut kā apkārt, viens otru tausta, lai tev nav bailes pieskarties, un, jā, un viņš ko viņš izmantoja, tur bija puisis un meitene,
Un viņš tā, mēs parasti darām tā, tas čalis, un viņš iegrābās viņai pupos, viņš tā, wow, un viss tā, wow, bet viņi tā, redz, viņš izmanto iespēju, nu, ka tā ir, ķipa aktieru spēle, vai ne? Jā, tad tu gribi iegrapstīties pupos. Jā, un tāpēc es eju kultūras akadēmiju. Tāpēc es esmu tik sekls, jā. Es esmu tik sekls. Tas jau arī tāds, zini kā, mērķi jau nevar nolikt, mērķis tomēr. Jā, mērķis nav. Daudz. Ja tu gribi taustīt pupus kultūras akadēmiju, tad tas vēl veiksmi. Jā, tad, lai tev veicā. Lai es citu pasaku. Jā. Ierakstiet komentāros, ja es eju kultūras akadēmiju, lai tikai taustīt pupus. Mums vajag tos komentārus tik daudz. Mums vajag sakačā komentārus, jo, ja nebūs īstie komentāri, mums nāksies vienkārši botot. Jā, un tas, jūs gribat, lai tas notiek. Jūs kaut kāds Ganesh 1005, great video, guys, keep it up. Jā, keep it up, jā. Šis te flex. Jā, flex emoji. Mums nāksies. Mums vajadzētu īstenībā botot, riktīgi uzskačāt to kanālu, visu tādu, wow, viņš tik skatīts. Jā, tur kaut miljons subscriber, visu tā, wow. Mēs esam ieķīlājuši visu, kas ir, tikai lai nopirkt tos botus. Un mums beigās nobano. Jā, mums beigās nobotēja konti, jo viņi pamāra, ka mēs... Jā, un tas... Jo kaut kādas Taizemes, Pakistāns, Nepāls pēkšņi riktīgi daudz parādās. Jā. Mums vajadzētu botot. Arī Instagram kontā kaut 16 miljonus dabūt. Un, zini, tur ir tie mājaslaps, kur redzēt, cik procenti tev ir īsti un neīsti followeri. Jā? Jā, un tur mums būtu 99,99%. Tā kā vienīgais īstais esmu, tā kā es no mana konta. Jā. Mums vajadzētu tā kā 100% botu kontu. Jā. Tas būtu nice. Par kaut viens foiks tik un tā sapist to piesakot. O, kas šitie tādi? Kas šie, viņi baigi populāri? Proporāli ir. Kurš ir proporāls Latvijā? Tu jau zini. Kurš ir vissubscribotākais latviešu konts? Bija kaut kāds krievu youtubers. Nu, ķipa, jā, bet kurš ir tā kā latviešu auditorija? Man liekas, Fanface TV, ne? Ja godīgs pat nezinu. Jā, Fanface TV, ķipa, es domāju, viņš tāds solidākais tāds ilgtermiņā. Jo, bet viņam vēl nav 100, viņam ir kaut 90 štuks. Edar TV, cik ir? Es domāju, zem 50, man tāds sajūt. Jorets, man liekas. Jorets. Tas bija youtubers. Edgar Fresh. Jā. Mums labi zināmais. Bērē, kā atnāca vēl viens. Rīžiks, jā. Ir kaķis. Bet šitie Rīžiki, vienmēr es redzu Rīžiku, man ir šeit indīgi. Tapada mārni. Šis tapada mārni. Šis te Rīžiki reāli tāda indīgi. Jā. Viņam nav emociju. Ginger have no feelings. Šis te bija šeit mums bija skolā, viens Rīžiks, kas skaties kaut kāds hentais. Tā kā autobusā. Viņš nebija normāls, tipa. Jā. Tas man varbūt Rīžiki normāli, bet un ir slikti, tā kā. Kad uzliek hentai autobusā. Man ir slikts pirmais iespējas bijis no tādiem. Tādēļ es man Rīžiki vienmēr tādi, tipa, traki cilvēki kaut kādi. Jā. Kas tev trūks, kaut kāds gēns vai kas tur ir? Nē, vienkārši tev ir rīži mati un tev ir bālāda. Un rīžiki nevar, cik es saprotu, sauļoties īsti. Nu jā, jo tev tu neiededz, ķipā. Nē, tu paliec vienkārši sarkans, tas ir viss. Es negribētu tā, lai ir. Tas ir ļoti, pēc vasaras tīpaši tu uzreiz var redzēt. Tas ir slavenākais Latvijas rudmatainais cilvēks. Tas ir labs jautājums. Es varu izvirzīt tikai hoti, vienīgo, ko es zinu. Jā, ko es zinu. Nē, gan jau es zinu kaut ko, es tagad nevaru nosaukt, bet, parasti jau viss. Bet es negribu teikt Rīžiks, jo tas varbūt tā kā N-vārds viņiem. Whatever, mēs Latvijā dzīvojam. Es politkorekti, es negribu būt tā kā... Es gribu iziet no šos politkorektumu un vispār, tas nevajag šo visu. Nu, pasaka N-vārdu tagad. Nā. Jo tas var tā kā, tas jau tās ļoti dziļi rooted, ķipa. Nevajag sākt neko jaunu, bet nevajag arī pasaka, tā kā... tad latviski N-vārdu tagad. Nē. Tas pats ir. Tas tā kā iztulkoši to. Pasaki, kā šitos te, kā sauc Latvijā dzīvojošu tautu, kas ir tādi brungani un parasti. Romi. Bet čigāni. Tas nav ofensīvi. Nu, čigāns. Ok. Pasaki, labi. Ko tu man liec teikt tagad? Es gribu tev kancelot kaut kādā veidā tagad. Tas ir tā kā audio klipiem. Nē, zini, es atceros man teicienēs, ka nedrīkst teikt vārdu žīts. Man arī kaut ko teikt. Džū. Jā.
Un tā kā mēs sakām ebrejs, es angliski Hebrew. Tas ir tā kā, tas džūtu var teikt, žīts. Vienkārši, ja tu, es domāju, tas nav tā kā iejūtīgi, ja tu saka, piemēram, bļat, tā kā žīts uzvedies. Un tad tas nav labi. It kā. Nē, mēs tagad rasu teorijā ieslīgstam, bet ir, tas, ko es esmu dzirdējis, kā saka parasti saistībā ar šiem visiem vārdiem, ir viens ir pateikt to vārdu, otrs ir izmantot to vārdu. Ir tās divas dažādas lietas. Bet tajā pašā laikā, tur ir fine line. Bet tad pasaka N-vārdu. Kāpēc? Vai tā pasaka N-vārdu? Tad atbalsta savu teoriju. Tu viņu var neizmantot, bet vienkārši pasaka. Tas tā kā naturally nāk ārā, tad tikai var tā teikt. Bet tagad tu man on the spot, tad es prost būšu nacija. Mēs esam uz robežu, tā kā mēs esam ļoti smalki robežu, ja mēs pasakām vēl vienu lietu nepareizi. Nē, beigsies. Tikpat labi mēs varam uzlikt kāškrustu virsū. Jā, tas tā kā cover. To arī viss beigsies. Mums ir kaut kāda rases teorijas podcasts, kur ir 100 eiro mēnesī, lai piesakotu. Mēs tur rasistisks tēmas. Bet par nacistiem, tā kā var redzēt, es varu redzēt, bet pat Fortunā nacistus, nekur neatbalsta. Tā kā var redzēt, ka tas ir tik ļoti nepareizi, vai tas nav vispār tā kā vajadzīgs, ka kaut kādus radikāļus neatbalsta nekur palielam. Pat arī tādā vietā kā Fortuns. Es domāju, tur atbalsta. Es esmu tur vairāk redzējis tā kā racionāli domājošus fujekus nekā citur palielam. Es domāju, tas ir tas, jā, tur. Es tāpat domāju, ka ir ļoti salīdzinoši liela pasaules populācijas daļa, kas to atbalsta un skatās to tā. 0,01. Tas nav populāri to teikt. I guess. Es domāju, pienāks vēl viens kaut kāds, tā kā Kāzus. gadsimta 30, 40 gadi, tad arī vēl viens šī tāds parādīsies. Varbūt ne Eiropā vai kur, bet parādīsies un būs tieši tas pats. Jā. Jo tas novads populismu, tas nav populismu, visi radies arī te visi komunisti un tā tālāk, kas ir visās valstīs, ir, kur iefiltrējušies arī tur visur. Tas jau arī tieši pats ir. Nezinu, tur ir grūti tur atrast kaut kādu viduslīniju. Jā. Ja tajā pašā laikā komunisti darīja to pašu, bet nevis tā kā pret noteikti, piemēram, reliģisku grupu, bet pret materiālu līmeņu grupu. Iznīdēt tā kā biznesa īpašniekus un tā tālāk. Jā. Jo tehniski tas jau arī tu iznīdē cilvēku grupu. Jā. Protams, tas ir slikti tik un tā ir, jā. Tādēļ, tur grūti pateikt, kurš tur... Labi, ok. Grūti pateikt, kurš bija slikti. Viņi abi bija slikti tur. Bet, protams, viens ir tāds neciešams slikts. Zini, kad tu redzi, kā cilvēki, kas ir atvērti nacisti, tad tā kā bišķi tā kā kriņš sajūta. Pretīgi un kriņš tāds. Tā kā tu esi nacists. Jā. Tā kā komunists vēl tā kā, tu vari parunāt, bet nerunā ilgi. Jā. Tā kā tur pateikt to vienu teikumu, un tad es arī to sīk pabūtu. Bet, Halloween te balīt drīz būs. Jā, ja jūs gribat mūs invaitot. Būs Marvel supervaroņu tēma. Un es ģērbšos kā skudra cilvēks. Tā kā lūdzu, es tā neģērbieties. Un es būšu zaļā laterne. Tas nav Marvel. Jā? Jā. Burimīna tas laterne. Ir DC. Tev vajag ģērbties kā kas tad ir Marvel? Dzels vilks? Hulks? Dzels vilks. Dzels vilks? Hulks? Ivo Fomins. Kā bija tas besta būvadītājs? Kaut kāds Ivars, bet... Nē, tas... Tas rasnais? Nē, tas tievais ar tiem auskaru un gariem matiem. To es nezinu. Muktu Pāvils. Zigfrīds Muktu Pāvils. Bet tas nebija Dzels vilkā. Bet, jā. Marvel supervaroņu tēma, skudra cilvēks un... Hulks? Un Spiderman. Čelvēk pauki. Kā ir skudra? Nezinu. Čelvēk skudra. Čelvēk skudras. Jā, bet, paldies, ka klausījāties. Jā, paldies, un tad tiekamies nākošais. Jā, nākošā epizode būs, kāpēc nacisms ir labāks par komunismu. Un aiznākošā epizode ir, kāpēc komunisms ir labāks par nacismu. Jā, un tā mēs arī iztirzāsim. Un tad rakstīsiet komentāros savas godīgās domas. Pa lieliem trekam es pārēšu pa tādu studiju kursu 2 semestru garumā. Kā nesabojāt savu reputāciju. Jā. Labi, paldies, davai.